Labdien! Vai tu zini tādu dienu kā Latvijas diena? Nu, tā, jā, esmu dzirdējis. Okay. Ko tev nozīmē Latvijas diena? Man Latvijas diena nozīmē tā kā Latvijas brīvību, jo, jā. Ja? Jā. Tas viss? Jā. Okay. Kā tu svini Latvijas dienu? Es eju lapu gājienos, lieku svecītes, tā kā, un, jā, Okay. Tas būs viss? tur pie galda ar vecākiem vēl. Okay. Labi. Lielas paldies. Jā, lūdzu. Paldies. Okay. Vai tu zini tādu dienu kā Latvijas diena? Jā, zinu. Okay. Kā tu svini šo dienu? Es svinu šo dienu ar ģimeni. Okay. Nekādos gājienos ne? Tad, izēju. Okay. Svecīts noliec? Lieku. Okay. Ko tev nozīmē Latvijas diena? Brīvību. Okay. Labi, paldies. Latvijas diena man nozīmē daudz vairāk nekā vienkārši datumu kalendārā. Tā ir diena, kad es atceros, ka Latvijas brīvība nav radusies nejauši vai viegli. Tā ir izcīnīta ar milzīgu drosmi, pašaizliedzību un ticību nākotnē. Cilvēki, kas devās cīņā, bieži vien bija tikai nedaudz vecāki nekā mēs šodien, bet viņi bija gatavi stāties pretī ienaidniekiem, lai aizsargātu savu zemi, ģimeni un tautu. Šī diena liek man aizdomāties, ko nozīmē būt drosmīgam, ne tikai karā, bet arī ikdienā. Būt godīgam, palīdzēt citiem un cienīt to, kas mums dots. Pat ja mēs šodien nedodamies kaujā, mēs varam būt lepni par savu valsti un darīt labu, lai tā kļūtu vēl labāka. Latvijas diena man liek aizdomāties par tiem cilvēkiem, kuri nebeidzies cīnīties par Latviju, pat ja tas nozīmē riskēt ar visu. Viņi bija parasti cilvēki, skolēni, zemnieki, darbinieki, bet viņus vieno ticība savai zemi un pārliecība, ka Latvija jābūt brīva. Manuprāt, ir svarīgi šo dienu atcerēties, jo tas palīdz mums saprast, cik vērtīga ir neatkarība, kuru bieži uzskatām par pašsaprotamu. Tā arī ir iespēja paskatīties uz sevi, vai mēs šodien tam pietiekam, lai būtu pelnījuši šo brīvību, vai mēs cienam to ar saviem darbiem, attieksmi un rūpēm par savu valsti. Latvijas diena nav tikai par pagātni, tā ir par to, kādu nākotni mēs veidojam Latvijas šodien. Latvijas diena man ļauj dziļāk saprast, cik svarīgi ir Latvijas brīvība un cilvēki, kas par to cīnījās. Uzzināju, kāpēc 11. novembris ir īpašs datums mūsu vēsturē, kad Latvijas karavīri aizstāvēja savu valsti pret Bermonta armiju un izcīnīja svarīgu uzvaru. Runājot ar klases biedriem, sapratu, ka daudz šo dienu saista ar cieņu pret karavīriem un svecīšu iedegšanu, kā klusuma brīdi pateicībā. Citiem tā ir diena, kad atcerēties, ka brīvība nav pašsaprotama, to kādreiz kāds ir izcīnījis ar dzīvību. Man pašam Latvijas diena nozīmē piemiņu, cieņu un lepnumu par to, kā esmu daļa no tautas, kas spējusi pastāvēt par sevi. Tā atgādina par drosmi, uzupurēšanos un vienotību, vērtībām, kuras svarīgi saglabāt arī šodien.